vienmēr esmu domājis, kā tas ir būt par svarīgāko personu valstī, jo uzskatu, ka tieši uz ministru prezidentu pleciem balstās vislielākā atbildība, jo viņam ir jāplāno valsts budžets, kā arī jāvada visas ministrijas. Kāds būtu mans ministru prezidenta ideāls? Tam būtu jābūt dinamiskam cilvēkam, ar labām komunikācijas spējām, rast risinājumus vissarežģītākajās situācijās, kad liekas izējas vairāk nav. Cilvēkam, kas spētu parādīt to, ka pasaule un Latvija ir skaista. Atjaunot ticību to, ka labā rītdiena vairs nav aiz kalniem, un to, ka drīz, kā dziesmā vecinītei, nevajadzēs domāt, vai pienest pagalīti, vai tās būs rītdiena, un lai māmiņām nevajadzētu dziedāt dziesmas par circenīti aizkrāsnē. Tieši es būtu labākais ministru prezidenta kandidāts, jo raugoties situāciju valstī, es domāju, ka es spētu to mainīt. Kā arī esmu ar labām komunikācijas spējām, esmu dinamisks, esmu to pierādījis arī savā skolā, jo esmu savas skolas skolēnu pašpārvaldes prezidents, darbojos ārpus skolas pasākumos, dejoju kolektīvā, esmu bijis vairāku dziesmu svētku dalībnieks. Un tieši kultūra, manuprāt, ir tas virziens, kas spētu mūs izvest no krīzes, jo mēs nespējam izmantot kultūras perspektīvas. Kā piemēru var minēt mazu pilsētiņu Itālijā, Porta de Marmi, kas sāk sezonu maijā un beidz sezonu septembrī. Un ienākumi šo pāris mēnešu laikā ir grandiozi. Atrodos šī pilsētiņā un esmu šeit pieredzes apmaiņā, jo mani uzskati, ka uz ārzemēm jābrauc ir pieredzes apmaiņā un turismu braucienos, nevis strādāt. Un visu labo to, ko mēs esam redzējuši citās valstīs, mums jānosir uz Latviju, lai attīstītu Latviju un lai padarītu Latviju labāku. Ar sveicieniem no Forte de Marmi, manai vismīļākajai vietai pasaulē, manām mājām Latvijai, jo nekur nav tik labi.